stāsts par to, cik patiesībā vērtīgi ir tas, ka es daru tiešām to, ko es daru, ja? Ka es darbojos tiešām sabiedrības labā, ja? Nevis vienkārši tikai kaut kādos savos sautīgajos nolūkos. Un cik īstenībā svarīgi ir tas, ka es apzinos atgriezeniskās saiknes vērtību, ka cilvēki reaģē, cilvēki komentē, cilvēkiem ir kaut kādas lietas, kur viņi varbūt man nelīdz galam piekrīt, kur viņiem gribas man uzdot vēl papildus jautājumus, kur viņiem gribas iebilst tam, ko es saku. Ja? Un es neuzskatu tos cilvēkus par muļķiem, bet es labprāt ar tiem cilvēkiem diskutēju. Es labprāt eju vēl dziļāk šajā tēmā un es labprāt tiešām aizklauvējos līdz tiem saviem īstajiem cilvēkiem, nedomājot, ka viss, ko es runāju, ir pašsaprotami, un ja kādam ir papildus jautājumi, tātad tas ir idiots. Ja? Nu, lūk, šodien par to, šodien par dziļāku jēgu tajā, ko es daru, un par to, ka nevajag apvainoties uz tiem, kuriem nepielec ar pirmo reizi, un nevajag apvainoties uz tiem, kuriem nevajag to, ko tu piedāvā. Ja? Čau! Mani sauc Juta. Es esmu sociālo tīklu mentors. Patiesībā šobrīd es pārkvalificēšos un kļūšu nevis vienkārši par sociālo tīklu mentoru, bet vispār par sieviešu mentoru. Ja? Bija viens brīdis, kad es baidījos par to runāt, jo es domāju, man taču nav psihoterapeita izglītība, un man nav atļaujas tā kā no malas, ja, no kāda, bet tad es sāku domāt, no kā man vajag atļauju. Man pietiek ar to, ka ir pieprasījums, man pietiek ar savu klientu superīgajiem rezultātiem, un man pietiek ar cilvēkiem, kas ir man apkārt, bet ne tik ļoti pietiek, lai es varētu tagad apstāties un teikt, labi, daļai esmu palīdzējusi, tālāk es neiešu, ja? Bet esmu gatava palīdzēt vēl cilvēkiem, kuriem es varu palīdzēt. Palīdzēt vēl sievietēm, iedvesmot vēl daudz sievietes, kurām tiešām ir vajadzīga mana iedvesma, manas zināšanas un mans mentorings. Un tātad, ko es piedāvāju? Par ko es runāju un kādas tēmas es ceļu gaismā? Tātad man pastāvīgi ir jāatbild uz jautājumu, ko tu darīsi, kad, nedod Dievs, kaut kas notiksies, kad viņš, tevi pametīs, vai viņš tur, kaut kas tur, nedod Dievs, tiešām sliktāks notiks, ja? Un īstenībā ļoti daudz sievietes arī iet uz darbu tikai tāpēc, ka viņām ir bail, ka reāli ar viņu vīriešiem kaut kas varētu notikt. Tāpēc, ka reāli liekas, kad ārprāts nedod Dievs, es palikšu viena, un tu ej uz darbu nevis tāpēc, ka tev reāli tas patīk, tev tas sagādā prieku, un tu sagādā prieku saviem klientiem, saviem kolēģiem, cilvēkiem, ar kuriem tu darbā esi saskrē, tu sagādā prieku, bet tu ej caur šo te baiļu sajūtu, caur šo te savu kaut kādu vienkārši tāpēc, ka man tas ir jādara, jo ja es to nedarīšu, notiks kaut kas slikts, ja? Bet ir meitenes, kurām reāli, nav jāiet uz darbu, tāpēc, ka viņām ir bail. Viņas reāli varētu sākt aizdomāties iet uz darbu, jo viņas sāk domāt, ka varbūt vīrs nemaz viņas nemīl. Vot tas ir bēdīgi. Tad, kad tu dzīvo ar cilvēku, kurš tu labi zini, ka tevi nemīl, bet tu turpini ar viņu dzīvot, tāpēc, ka kas notiks savādāk, tu nomirsi badā, tu tiešām domā, ka tu esi tik nevarīga, ka tu nomirsi badā, ja tu aiziesi, bet tu vari izdarīt vēl gudrāk, ja? Tu vari nevis sākumā riskēt, nomirt badā, bet tu vari izdarīt gudrāk, ja? Bet labi, ne par šo šajā video. Šajā video par to, uz ko tiešām vajadzētu vairāk akcentēt savu uzmanību, ja tu negribi dzīvot bailēs, nomirt badā, un ja tu gribi tiešām nevis realizēties caur bailēm, nomirt badā, bet realizēties caur šo te pārpilnības sajūtu, ka tu reāli redzi, apzinies, ka tevī ir kaut kas, kā nav citos, un tu labprāt ar šo te
kas tevī ir vairāk nekā citos, tu caur šo te savu pārpilnības sajūtu ej un dalies tajā, kas tevī ir pa daudz. Tātad arī man bija tāds periods dzīvē, kad es aizdomājos par to, kad man reāli pašai ar sevi ir garlaicīgi. Es tieku galā ar mājas darbiem. Es tieku galā ar visiem saviem sievas mīļākās saimnieces uzdevumiem, bet man gribās arī šo te karalienes statusu, kur es uzlieku savu kroni galvā un es saprotu to, ka ir kaut kas, ko es māku labāk nekā citi, ir kaut kas, ar ko es tieku labāk galā nekā citi, un es labprāt to vairošu pasaulē. Un tad es izmācījos par permanentā make-upa meistaru. Un tad, kad es izmācījos, es saskāros ar nākamo problēmu, ka mani ne visi novērtēja tā, kā es gribētu, lai mani novērtēja. Sākās jautājumi, kāpēc tik dārgi, sākās jautājumi, vai nevar atlaidīti, sākās jautājumi, kā es varēšu nomaksāt īri par kabinetu, jo nenāk tik daudz cilvēki tā, kā es biju plānojusi, ja? Un sākās jautājumi, cik ilgi es tā prasīšu no vīra naudu, lai es varētu samaksāt par īri. Es varētu sākt darīt arī kaut ko patstāvīgi, ja? Tā kā pati nosāties savām kājām. Un nevis ar tādu, viņš mani savādāk pametīs, jo viņš mani nemīlēs, ja? Bet vienkāršais vēlmes, kad, esmu pati pilnvērtīgs cilvēks, un es labprāt būšu arī patstāvīgāka. Ja? Es neesmu kaut kāds bērniņš nevarīgs, ka es tagad visu dzīvi būšu atkarīga no sava vīrieša. Ja? Un nevis aiz domas, kad nedod Dievs kaut kas ar viņu notiks, jo priekš manis nevis tas, ka es nevarēšu nomaksāt īri tad, ja mana vīra nebūs, ja? Ka tā ir mana lielākā problēma. Problēma jau pati par sevi, ka tu aizdomājies, ka jūs varētu izšķirties, tā ir problēma. Nevis tās sekas, kas tev būs, jo jūs izšķirsieties. Bet reāli fakts kā tāds, kāpēc vispār ir jāpieļauj tāda doma, ka mēs izšķirsimies? Nē, nevis tāpēc, ka mēs izšķirsimies, es būšu patstāvīga un pati stāvēšu savām kājām, bet vienkārši tāpēc, ka es gribu pati stāvēt uz savām kājām. Vienkārši tāpēc, ka es gribu realizēties. Vienkārši tāpēc, ka man tas ir vajadzīgs, nevis man no kaut kā ir bail, bet man tas ir vajadzīgs. Man ir šī pārpilnības sajūta. Un šo pārpilnības sajūtu var atrast sevi jebkura sieviete, kura jūtās šobrīd kā zelta būrītī, kur viņai liekas, ka vienīgais, ko viņa var, tas ir iedvesmot savu vīru, motivēt savu vīru un tā kā dzīvot uz viņa rēķina. Tas nav slikti, bet ja tu jūti šo te pārpilnību, ka tevī ir kaut kas vairāk, tad vajag laist to ārā. Un ja tu nezini kā, un ja tu nezini ar ko sākt, tad lūk, priekš tam es šeit esmu. Tāpēc, ka es pati esmu tam gājusi cauri, es pati esmu domājusi par to, ka mans laiks ir pārāk vērtīgs, lai es ietu tagad Rīmī kasē sēdēt. Mans laiks ir pārāk vērtīgs, lai es ietu un strādātu zem kāda. Es gribu darīt pati to, ko es gribu darīt, ar tiem, ar ko es gribu darīt. Un tad, kad es to gribu darīt, tad, kad man reāli ir iekšā tas resurs. Nevis vienkārši tāpēc, ka ir jādara, jo, ja es neizdarīšu, tad neviens neizdarīs. Ja? Un tāpēc arī šobrīd man ir gan savs kabinets, kurā es sniedzu savus pakalpojumus, kurā es apmācu meitenes, gan arī savus tagad produktu līniju. Ja? Es gāju uz to pamazām, apzinoties to, ka man ir šis te resurs, un es labprāt nonācu līdz tam pati saviem spēkiem. Protams, vīrs mani atbalstīja sākumā, un vīrs joprojām ir ar mani un priecājās par maniem panākumiem. Un viņš ir arī savā ziņā tāds kā motivators man, tāpēc jau es arī runāju par to, ka ja tu esi ar īsto cilvēku un ja tev apkārt ir tavi cilvēki, tad tev ir garantēti panākumi, ka tu nospraudīsi savu mērķi un tu lēnā garā iesi uz šo te mērķi ar savu tuvinieku atbalstu. Ja? Bet ja tu šobrīd jūti, ka tu neesi ar īsto cilvēku, tad problēma jau nav tajā, ka
ka, nezinu, tu tur nomirsi badā vai vēl kaut ko. Ieskaties acīs patiesībai, tu nenomirsi badā. Tev par to nav jāuztraucās. Tev ir jāuztraucās par to, ka tu šobrīd esi ar neīsto cilvēku. Tā ir problēma, ja? Tā kā aizdomājies, ar ko tu dzīvo, aizdomājies, kāpēc tu dzīvo ar šo cilvēku un aizdomājies par lietām, ko jums vajadzētu izrunāt. Jo lietas pašas par sevi nenokārtosies. Ja? Un tās lietas, kas arī ir tā atgriezniskā saikne, dēļ kurām es vispār sapratu to galveno problēmu, kas īstenībā cilvēkiem galvās dzīvo. Ja? Tā galvenā problēma ir tas, ka sievietes pirmām kārtām vai neapzinās vispār problēmas apjomu. Viņas pat neapzinās, kas viņas sagaida pēc gadiem, ja dzīvojot šajā zelta būrītī. Un pat ja apzinās, tad viņas pat neapzinās to, ka problēma jau nav tajā, ka tu šobrīd reāli atliec savu dzīvi uz kaut kādiem 50 gadiem, kad reāli jau tiešām būs pa vēlu. Ja tad tev būs 50 gadi, tad reāli būs pa vēlu risināt šo jautājumu. Bet problēma ir tajā, ka šobrīd tu no dzīves neņem pat ne daļu no tā, ko tu varētu. Un gala rezultātā tev ne tikai nebūs tās problēmas, kuras tev garantēti būs tad, ja tu turpināsi staigāt ar klapēm uz acīm, bet gala rezultātā tu reāli būsi nodzīvojusi dzīvi ar neīsto cilvēku. Tā ir problēma. Tā ir problēma, kur tev reāli jāieskatās acīs patiesībai. Un ja tu gribi ieskatīties acīs šai patiesībai, un ja tu tiešām esi gatava sākt rīkoties jau tagad, lai tev šī problēma nebūtu, lai tu jau tagad zinātu, vai tu dzīvo ar īsto cilvēku, vai tu esi savā īstajā vietā. Un ja tu gribi nonākt savā šajā īstajā vietā, tad ir jāsāk. Tad ir jāsāk darboties. Nevis vienkārši dzīvot ar klapēm uz acīm un izlikties par beigtu un gaidīt reāli kaut kādu nākamo dzīvi. Bet sāk darboties. Pamazām sāk darboties. Lūk. Labi, es nemāku gan krāsoties, gan runāt šodienai. Gatavs? Es turpināšu krāsoties, tu padomā. Ja kas, gaidīšu tavu ziņu.